Sveicināti. Tātad šeit prezentēšu vai parādīšu savu Python programmēšanas kursa gala darbu. Šis ir moduls, kurus izmantošu datu analīzē vēlāk, vai izmantošu, lai iegūtu datus, lai būtu ko analizēt. Šī programma, principā moduls paredzēts tikai, lai ievāktu datus par dzīvokļiem Rīgā gan īres, gan pārdošanas. Tad mēs ielādējam šeit publiskās bibliotēkas, requests, un mēs ielādēsim pašas lapas. Beautiful Soup mēs izmantosim, lai atrastu kodā nepieciešamās lietas, un tad pandas, lai strukturizētu datus, un atsevišķām lietām arī NumPy. Tātad, sāksim no beigām, laikam tomēr. Tātad galvenā programma šeit read post lists, kas ir, viņš tātad nolasa katrā lapā ir ieraksti. Kā jūs esat bijusies komunis, zinu, par ko es runāju, tur ir tabula, principā, ar visiem sludinājumiem. Šeit nākotnē, protams, ir kur pilnveidot šos tabulu nosaukumus vajadzētu ielasīt no weba, jo tagad tas ir, principā, tikai un vienīgi dzīvokļu tirgumu. Tā kā mēs nevaram ielasīt jebko citu. Tas ir tikai vienīgi nekustamam īpašumam, ja tās kolonas atšķirās citiem elementiem. Tad, ko mēs šeit darām? Mēs pārbaudām, vai ir pasniegtas kategorijas. Tas ir kategorijas gadījumā, ja mēs runājam par Rīgu, tad tas ir Imanta, Rīziņkalns un tā tālāk, tie rajoni. Un, ja šie kategorijas netiek pasniegtas, tad mēs izmantosim visu, kas ir iekš šīm subkategorijām, kas būs saraksts ar šiem rajoniem un linki uz to attiecīgajām lapām. Un tad mēs ejam cauri par katru no šiem rajoniem un meklējam get properties, kas ir, viņš atlasīs visas šīs vērtības, kas ir redzamas pirmajā skatā. Jūs ejat cauri, scrollojat cauri sludinājumiem, tā teikt. Tātad get properties. Varbūt pirms mēs ejam tālāk, gather subcategories. Tātad šeit mēs savācam subkategorijas, mēs padodam linku uz, mums interesējušo Rīgas īpašumiem, tas būtu flats Rīgā, kas beidzās SSA. Un tad viņš iet cauri visām tām kategorijām, kurām ir kategorija bet vispār kas nozīmē, ka ir teksts un hyperlinks, kur viņš atradīs. Un viņš ņem tātad kā key šo tekstu, ko mēs redzam mājaslapā. Šajā gadījumā tie ir angliskā versija. Tādā ziņā, ka tie rajoni ir. Nosaukumi ir nedaudz jocīgi, bet angliskā versija tāpēc, ka tad nav special characters, nekāda mīkstinājuma zīmes un tā. Bet tas netraucē, principā, datu ieguvēju un arī saprast, kas ir kas. Tātad get properties. Šeit tātad mēs pārbaudām, kāds ir deal type, vai mēs skatāmies uz pārdošanas darījumu vai īres darījumu. Pirkšanas gadījumā šeit ir tā, ja no gadījumā tomēr trāpās, principā nebūtu jābūt pirkšanas darījumiem šeit. Tad tālāk šis vienkārši darījuma tips arī tiks nosījās nost. Bet ja mēs kaut ko palaidām garām, tad mums ir buy variants. Tātad, ko mēs te paņemam iekšā, tad pages, tas ir cik maksimālās lapas mēs ielasam, respektīvi no pirmās līdz šajā gadījumā defaultais ir 10. Tas nozīmē, ka mēs nolasīsim šī rajona pirmās 10 lapas. Skatoties datiem, izstās, ka tur aptuveni 100, kaut kur ap 100 ir maksimums. Bet šeit lietotājs var norādīt, nekas traks arī nebūs, ja norādīs 1000, jo šeit ir try. Respektīvi, ja viņš failos, vienīgais ir labi, viņš iesilgāk, nav īsti kontrols, kā to apturēt, varbūt tas arī būtu iespēja, ko vajadzētu uzlabot. Bet, tā kā es pats viņu lietoju, es orientējos, cik tur varētu būt tās lapas, es nenorādīšu milzīgu kosmosu tur. Un tad viņš iet cauri šiem lapām, veido path, balstoties no tā pirmā lapa vienmēr ir bez numura visiem šiem kategorijām, un
pārējiem es novērojis, kad ir klāt pie adreses page, numurs un HTML, respektīvi. Un tad jau tālāk ir paņemam requests datus, saparsējam tā kā ar Beautiful Soup, un izmantojot Beautiful Soup find all metodi, mēs atradīsim visas šīs tabulas rindiņas, kurām mēs iesim cauri. Un tad šeit mēs arī viņam ejam cauri. Tad rindiņa, iekš raw, mēs definējam temp, jo mēs viņu tā kā, varbūt varētu arī, protams, izmantot temp vienās ar find all, bet vienkārši šķiet, ka daudz vieglāk ir jau pievienot tīru tekstu, jo mēs strādāsim tikai tekstu, mums, teiksim, tās pārējās fieldu vērtības neinteresēs. Un tad mēs strādājam to, ko mēs redzam, reāli, ka mēs esam mājaslapā arī. Un tāpēc šeit maziņš lūpiņš, lai attīrītu tos rezultātus. Tad TD tas ir par katru kolonu iekš šīs rindas, ja mēs tā skatāmies katru ierakstu šajā rindā. Un tad gala rezultātā mēs pārbaudām pirmkārt, vai ir 10 ieraksti šeit. Tas ir tāpēc, ka tur ir 10 kolonas. Principā, tur katrā normālā posta ierakstā ir 10 ieraksti. Kā lai saka, 10 ieraksti šajā rindiņā. Tas ir vizuāli, es to nenovēroju, bet pēc tā, ko, teiksim, es novēroju pēc tam, kad lasot datus, pamanīju, ka šeit mazāks skaitlis īsti neies cauri, ir diezgan daudz arī tādas rindiņas, ko mēs neredzam, kā vienkārši browser lietotais. Un tad nākušais, kam jāatbilst, ir tas šim ierakstam jau unikālam, vismaz tā, lai nodrošinātu, ka mēs nesarakstam dubultā netīšām. Tur nebūtu jānotiek šā vai tā, bet vienkārši par papildus drošībai, jo izstrādāju šo funkciju, man tādas atgadījumi bijuši, kad ir pēdējais ieraksts, ir nākušās lapas pirmais ieraksts, kā piemēram, un tad, respektīvi, sanāk dubults ieraksts. Un šī kombinācija ar galvenajiem key elementiem, katrā rindiņā tiek saglabāts post ID sarakstā, pret kuru mēs arī pārbaudam. Un tad tālāk mēs padodam post table, tas ir, šajā gadījumā tukšs saraksts, bet tas būs pilns principā ar mūsu rindiņu tīriem ierakstiem. Tīriem tādā ziņā, ka, teiksim, summas, tur nebūs nekāda eiro zīmītes, nebūs kāds svītriņas vai kas, tur būs, ja tas ir numeric type, tā kā, ja tas ir cipars, tad tas ir cipars, ja tas ir teksts, tas būs teksts. Par tekstu nav problēma, parasti, principā problēma tikai ar cipariem. Un arī, teiksim, atlasīt stāvs, kurš stāvs, to mēs redzēsim tūlīt. Un post ID vienkārši, lai mēs varētu veikt šo čeku, tas ir tikai tam ir nepieciešams. Tad šī clean post row details funkcija atgriezīs mums post table un post ID. Mēs viņiem padodam district, tas ir, šeit turpmāk vispār no šo modelu vajadzētu to atkal nomainīt uz category vai whatever. Jo šeit, šajos ierakstos post table mēs district liekam iekšā, tāpēc mēs padodam district, lai viņš varētu ierakstīt. Ja viņš ierakstīs, jo, tad mēs redzēsim, trade type arī tiks ierakstīts, lai mēs vēlāk varam saprast, teiksim, kāpēc cena par dzīvokli ir, nezinu, 200 eiro, nevis 25,000, teiksim. Tad mums vajadzētu zināt, kas padarījuma tīkla šis ir R, kas ir šī konkrētā rindiņa. Links, tas ir links uz šo attiecīgo postu, kas ir tieši uz to postu, ko mēs redzam. Ja. Un temp, tas jau, temp, tas mums ir viss šī te atlasītā tīrā rindiņa. Un post table un post ID, tas ir tas, ko mēs papildinām šī saraksta, kur mēs iedodam visu sarakstu, bet mēs ņemsim ārā jau papildinātu sarakstu. Šajā gadījumā, katrā reizē mums sanāk pa vienu papildināt, bet es izņēmu vienkārši ārā to kā atsevišķu funkciju, agrāk tas bija viss šajā vienā. Tas tikai tāpēc, ka tas ļoti, ļoti gari un grūti tad īsti saprast, kas te notiek, ja mēs tā atstājam. Jā, R mums palika, tāpēc, ka
Mums kaut viena lieta tomēr vajadzēs no tiem fieldiem, kas nebūs īsti tekstā redzams. Mēs tos tūlīt jau arī varam redzēt. Un, principā, jau šeit redzam, tas būs links, ko mēs meklējam te. Un, ID, jā. ID tur varētu ņemt tikai ID priekš post IDs, bet es novēroju, ka šie ID ir tā kā reusable, viņi izmanto atkārtot, tā kā posts ir nomirst. Tiksim, tavs posts ir aizvērts, un tu kāds cits uztais posts te pašā kategorijā, vai es pat nezinu, vai tas ir balstīts no kategorijas vai no kā, bet tavs ID vecais var tikt izmantots. Respektīvi, vēsturiskiem datiem, ja mēs gribam uzglabāt viņus ilgstošāk, tad šo vajadzētu atstāt tā kā kopā ar kaut ko, lai viņš būtu unique. Labi, bet sāksim no sākuma. Tad mēs esam padevuši rajonu, real type, pilno rindu ar visiem HTML-iem, linku, temp, kas ir tīrie, mums ir tīrie ieraksti, post table un post ID divi saraksti, kurus mēs papildināsim. Tātad temp ID mēs pārbaudam, vai tad, ja nemaldos, temp 8 bija cena. Ja cena ir svītriņa, tukšums, tad, protams, kā nulītes. Atvainojos, square meters, tad cena par kvadrātmetru. Un 9, tas bija tātad pilnā cena. Padosim viņš šokai, tad kā mēs tīram cenas. Price string, tad mēs padodam šo temp 9 kā string, just in case, ja tas tomēr nav strings. Ja tomēr tur ir tīri dati, kaut gan tas būs noteikti mazākumā gadījumā. Tad mēs to pārvēršam par stringu, un šeit būs stringi, tad manipulācijas ar viņiem, un tad pārbaudām, vai viņš ir mazāks par 2. Garumā nebūtu jābūt mazāk par 2 nekur, jo tur ir ar komatiem tie skaitļi. Un tad vai arī ir vienkārši svītriņi, kas arī nav retums, tad šeit price ir 0, un principā, ja price 0, tad mums īsti neinteresē, bet labi tālāk, tas būs vēlāk. Tad attīram visas dashas, kas ir, principā, arī tā kā errors in code. Tā kā, Es zinu, jūlīgi neatceros tagad. Šis vienkārši tur ierakstos parādās dashi, bet kas nav tikai vienīgi šie. Kas ir, tā kā, kas šeit var būt dažs, kā tad, šeit tā arī ir. Tad, principā, ja cena ir īres, tad, principā, tas ir īres tirgus, tad tur būs diena, nedēļa vai mēnesis. Un tad mēs skatāmies, ja šeit nav īre un tas nav buy, tad, es domāju, tas ir buy, bet, jebkurā gadījumā mēs šeit attīram no komatiem, ASCII, tad noņemam visus šos eiro simboliņus nost, un tad viņi izšājam ārā šeit, kā price. Tad pretējā gadījumā, ja tas ir īres tirgus tomēr, tad mēs šeit ņēmam cauri. Tātad, pirmāt, ja nav tā kā day, tad nav diena iekšī price, tad tas nav dienas, tas nav arī nedēļas. Tātad tas ir mēneša, un just in case pārliecinamies, ka tas ir tā kā buy. Ka tas nav tā kā buy, respektīvi, ka nav cenā vārda buy, kas arī ir. Ko mēs nemaz nevarētu, es nezinu, kā tur notīrīt, jo tur var būt arī vienkārši free flow text. Tad tālāk, mēs noņemam, tā kā mēs saprotam, ka tas ir monthly, tad mēs noņemam months nost šeit ar aizvietojam ar neko, komats arī, ja tie ir mēnešos, tie tiešām var arī būt 1000 eiro mēnesī, tur ir tukšumus arī aizvietojam ar neko, un vēl eiro un citi simboli, tad tos arī noignorējam un aizvietojam. Tāpat procedūra par week, šeit gadījumā mēs tikai pārbaudām, vai nav day, un vai ir week, un joprojām nav buy, tad tur. Un šeit tad mēs sareizinām ar 4, jo šeit mēs jau tā kā zināsim, ka tas ir darījums rent,
Bet priekš nedēļas ierakstiem mums interesē tomēr mēneša cenas, lai būtu standartizēts, vismaz kaut kādā līmenī standartizēts vismaz mēneša cenas. Šis idejas gan ļoti, kā lai saka, diezgan riskanti no viedokļa datu analīzē vēlāk būs. Es domāju, tas mums atspēlēsies tādā ziņā, ka būs nenormāls tā kā šīs īres cenas, bet, pagaidām mēs pievienosim. Pēc tam domāsim, kā handlot, ja kas var arī vienkārši izņemt, bet tādā dienai visas pats, kas nedēļā, tikai reiz 31, protams, labāk lai 30, tā. Tālāk, tad mēs esam iztīrījuši cenas, tad pārbaudām type, šeit ja rent, ka tad mēs tomēr taisam tādu pieņēmumu, ka īres cenas pirmkārt ir godīgs, un to, ka godīga īres cena, manuprāt, ir pārdošanas cena dalīta ar mēnešiem 10 gados, respektīvi 120. Tad būtu mēneša īres maksa, kas būtu ok. Un patiesībā veicot arī datu izpēti, pēc tam salīdzinot īres cenas un tas reālās pārdošanas cenas, kādas tas principā nav arī tālu no patiesības, tur varēja, protams, no rajona uz rajonu, bet arī paliksim pie tā, ka šīs cenas, kas SSA, tā ir tikai pārdošanas puse. Tas nav gala pirkums un tas nav viennozīmīgi arī gala darījums, tas, ko pircēji gatavi maksāt. Tā, pretējā gadījumā, ja tas nav īri, mēs, protams, pieņemam, ka alt price ir price vienkārši. Alt price šajā gadījumā, alt square price, tas ir standardizēts, tā kā domāts, es ar to domāju standardizēt cenas, tā kā, īpašuma cenas, lai mēs varētu kaut kā salīdzināt kaut kādu, ja mums gadījumā nebūtu dati pirkšanas darījumiem, lai mums ir vismaz alternatīvi minējams par to, kāds varētu būt īpašuma vērtības. Linki tātad priekš katra ierakstam, cik tur ierakstam, bet tas jau būs, principā būs viens links priekš principā viena ieraksta. Vienam dzīvoklim, protams, viens links. Find all, es nekomentēšu, kāpēc for all, bet for all visticamāk garums ir viens. Bet, ejam tālāk. Tātad šeit mēģināsim pārvērst par stringiem šos 4. ieraksts, tad būs istabu skaits. Principā nebūtu jābūt problēmēm pārvērst par stringi, bet kas mums te ir? Ja viņa garums ir virs 2, respektīvi virs 9 istabām, vai arī garums 0, tad ir 0. Tomēr varbūt tāds skarbs pieņēmums, bet es domāju, ka nav diezko garām šauts, ka Rīgā, vismaz Rīgā, nav daudz dzīvokļu, ja vispār tādi ir, kuram būtu virs 9 istabām. Un paralēlam, ja ir norādīts virs 9 istabām, tad tas tikai sačakarēs mūsu datus. Jo, cilvēks var arī pārakstīties. Vienkārši ielikt 2 istabu vietā var ierakstīt 20, aizstot garām enteru, vai vienalga kaut kas var gadīties. Tāds dats mēs neņemsim iekšā šeit vēlāk. Tad mēs redzam, ka ja rooms ir virs 0 un price virs 0, tikai tad mēs turpinām šo procesu. Un tad nākošais, tas arī ir nākošais principā. Ja neizdevās, tad viennozīmīgi nekas tur nenotiks. Tātad, ja istabas ir vairāk par 0 un cena ir virs 0, tad mēs nosakām izmērs, tā ir 5. Un tātad stāvs, maksimālais stāvs šajā gadījumā, kā mēs redzam, splitojam 6. ierakstu, jo parasti ir tā, ka ir stāvs, kur atrodas slīpsvītra, maksimālais stāvs. Mums šajā gadījumā interesē maksimālais stāvs, jo tas mums arī palīdzēs saskatīt, atgrupēt līdzīgos projektus,
jo, ziniet, arī jaunie projekti dažādi. Tomēr, ja tas būs tā kā purčakā demiņa stāvienē, kaut arī jauns projekts, tik un tā ir liela starpība nekā, nezinu, kaut kur Rīgas piemalē tur izstāvīga jauna ēka. Un plus vēl tas mums arī palīdzēs cenas, tomēr ietekmējās, cik tuvu tu esi, vai tu esi augšajā stāvā, kas ir, jumta stāvā, vai tu esi pirmajā stāvā. Tad tam būtu jāietekmē vismaz. Jā, šeit, kāpēc mums nav numeric, pagaidām lai paliek. Mums tur vēlāk arī būs pandas, kas nedaudz palīdzēs ar šo. Tātad pārbaudām tad ielas nosaukumu, vai tur ir kaut kādi tukšumiņi, nevis tukšumiņi, bet ielas nosaukums atstarpēs. Parasti ir tā nosaukums, vai ne? Valdemāra iela, teiksim, un pa vidu ir atstarpe, respektīvi divi pirmie ieraksti ir ielas nosaukums un vārds iela, un tad būtu jābūt, kad pirmais ir ielas nosaukums, jābūt vismaz 3, nezinu, nevar iedomāties ielu 3 burtu garumā, bet labi varam ielikt. Alus, nevar būt vienkārši, es pat nevaru iedomāties, kas pa vārdu 3. Latviski, vismaz latviešu pilsētā. Tātad street name, tas būs tas splits, tad ir nosaukums un street number būs respektīvi pēdējais. Kad ir whatever, kas pa vidam, tas kaut kāda tur vārds iela vai, grūtāk varbūt būt ar tiem, kur ir, teiksim, vairāk vārdi nosaukumā. Un šeit tātad cits gadījums, ja mums ir tikai virs 2. Tas ir tieši splits. Nē, šeit arī es atvainojos. Šeit, tad, respektīvi, ja ir 3 elementi, šeit 2 elementi, šeit palielam tu vispār vienkārši. Liekas, ka tur numuru nav, vai? Tad split pirmais un otrais, tad tā pati Valdemāra iela tā var būt. Un tad, 2, jā, tas nozīmē, palielam 3, vai ne? Jā, ir 2. Tad street number pēdējais. Un šeit visam garajiem gadījumiem neatļem tikai pirmo pēdējo. Mums arī grupēt būs vieglāk pēc tā. Un tad pretējā gadījumā, street name tas ir viss street name, numbers tur nav, acīm redzot. Vēl varētu mēģināt ar punktu atdalīt, bet tad tur garāk loģikā kā saprast, vai tur ir vai nav cik par iekšā. Tā, post date, get post date. Mēs šeit no R izvilksim, RR, kas ir tā visa HTML rindiņa. Atrodam post datumu. Jā, tad atrodam elementu date un tad jau paņemam datumu. Un comments, tas ir vienkārši, tas ir tas, ko mēs redzam tajā pirmajā skatā, kur ir visi posti iekšā. Un post ID mēs šeit uzģenerējam, tieši tāpat kā mēs to darām tur šeit. Es nezinu, kāpēc man šeit viņš neļāva izveidot šādu pierī. Nezinu, kāpēc. Bet jebkurā gadījumā. Tad šeit mēs visu appendojam un šaujam ārā. Tā, kas mums vēl palicis? Nē, tas arī ir šis, kā kāds strādā. Un pēdējā funkcija, kas ir nemazāk svarīgi, ir saglabāt uz SQL databāzi. SQL databāzi mēs veidojam connection, tad mums vajag table name un būtu loģiski arī database name, pareizi. DB name. Tā, šajā gadījumā tas būs šis. Jā, tas iepriekš bija uzrakstīts visus vienkārši bez funkcijām, tāpēc jā. Tagad, tad viņš uzveido connection, cenšas nolasīt šo. Man agrāk te bija try and accept, bet tā kā databāze jau ir izveidota, tad kā tas nav vajadzīgs. Labi, vēlāk pievienošu tad atkal atpakaļ. Te būs tāda try, viņš mēģinās pieslēgties, ja tas ir pirmo reizi, kad tu palaidi, tad, protams, tur neizdosies, tad ieslēgsies accept, ka tu sūtīsi new data to
table and append, vai, nu, tajā gadījumā create. Vispār to var izdarīt ātri. Accept, un try, tad. Nu jā, tagad viss ir ok. Un jā, tad mēs nolasam vecos datus. Es skatos datubāzē, it kā visi ir korekti, visi ir datu tipi ir pareizi, bet man vienkārši neiet kaut kā tie integers. Viņi atnāk apakaļ kā objekti, tāpēc drošības pēc labāk paņemsim abus, gan floats, gan integers, un pārvērtīsim par numeric. Un data. Data it kā ir timestamp datubāzē kā tips, bet man tik un tā nācās izmantot šo konvertāciju, lai viņš pēc tam strādātu šeit pie sortošanas. Un tad pēdējais, ko mēs darām, ir drop duplicates. Palielināt, to mēs varam izdarīt arī šeit. Kāpēc gan nē? Ja nu gadījumā tomēr kāds duplicates ir. Tāpēc mums vajadzēs šīs unique calls. Un tā, tos mēs padodam. Un tas arī būtu viss, commit un close. Tā, man liekas, ka neko svarīgi nepaliekam garām. Šeit apakšā ir aizkomentēts tas, kā mēs tā kā varam notestēt, viņš strādā. Varbūt viņš pa daudz šitie uztaisīti. Nu, vēl palaižam. Tātad, jā, šeit uzlika verbus, jeb runīts, lai viņš izšauja, kuru rajonu viņš tur procesē, jo savādāk jābūt ļoti pacietīgam, ja tu uzliec page number kaut kādu, nezinu, 100 aptuveni. Tad ir ļoti muļķīgi sēdēt un neziņā gaidīt, vai kaut kas notiek vai nē. Tagad vismaz tu redz, ka kaut kas iet uz priekšu, tā teikt. Priecības. Nu tā, principā šeit mēs ar neko vairāk neierozīsim. Visi datu apstrādi notiks atsevišķi iekš notebooks, Jupyter notebooks, un tur arī būs ar visām vizualizācijām un tā. Tā kā paldies par uzmanību, un tad skatīsimies, kas notiks tālāk.